Žēlastība un miers ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodien mūžības svētdienā, pēdējā svētdienā šajā baznīcas gadā, mūsu evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 24. nodaļā. Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja: vai jūs visu to neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un viņam uz eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja: saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīces dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsiet visu tautu ienīst mana vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžaties, lūdzu. Ir aizgājis tā Kunga 2024. baznīcas gads, baznīcas liturģiskais gads. Un mēs dzirdējām un zinām, ir piepildījušies daudzi Kristus brīdinājumu vārdi. Viltus pravieši ir cēlušies, un netaisnība un varmācība ir gājušas vairumā, un Kristus mīlestība tādēļ daudzos izdziest. Tomēr Kristus baznīca ir sludinājis, sludina un ir aicinājis arī šajā aizejošajā baznīcas gadā. Šodien ir mūžības svētdiena jeb mirušo piemiņas diena. Tādēļ baznīcas liturģiskā gada sludināšanu varam tēlaini salīdzināt ar kapsētas zvanu, kad tiek izvadīts mirušais. Tas pasaulē skan jau 2000 reizes, pavadot veco un sagaidot jauno Kunga adventa gadu. Zvans aicina neaizmirst to, ka pa spīti nāvei Dievs mums ir devis nemirstību un mūžību. Tā Kristus vārdi skan kā aicinājumu, atgādinājumu un solījumu zvans. Baznīcās un arī kapsētās zvana skaņas atgādina par Dievu vārdu un par brīnišķīgiem Kristus solījumiem. Tas skan gan brīdinot, gan mierinot un iepriecinot. Doktors Luters kristīgo mācību salīdzināja ar zvanu skaņu arī. Viņš teica, ka ja zvans ieplīs, tad tas ir pa galam. Tas rūc un džingst, bet vairs nezvana ar dzidru skaidru skaņu. Līdz ar to tas vairs nebrīdina, nedz arī iepriecina. Zvans vai nu zvana dzidri un skaidri, vai arī nav derīgs. Kropļo skaņu un ir pārkausējams.
Līdzīgi mācība par pēdējām lietām ir ciešā sakarā ar mācību par pirmajām lietām, kā viens vesels zvans, viena zvana skaņa. Ja neslidini un netic pirmās Mūzes grāmatas stāstam par radīšanu un grēkā krišanu, tad arī Kristus evaņģēlijs un viņa otrā atnākšana tiesas dienā cilvēks neuzrunā un neaizkustina. Tad ir līdzīgi, it kā klausoties netīrā un neskaidrā skaņā, gribas novērsties no tā un labāk, lai ir klusu. Tādēļ runājot par pēdējām lietām, mums jāatgādina sev arī pirmās lietas, jo vienīgi tā cilvēks izdzird Kristus zvana skaņu, biedējošo traģismu, un vienīgi tad dzird arī brīnišķīgu aicinājumu un miera un prieka pilnu evaņģēlija vēsti. Vispirms Bībeles un Kristus vārdi liek cilvēkiem iztrūkties, jo vārdi par iedzimto grēku vainu un postu tādēļ pasaulē, kuras dēļ visiem jāmirst, biedē un gribas aizvērt ausis un tos nedzirdēt. Tomēr tā ir patiesība. Grēka dēļ cilvēks ir zaudējis nemirstību, un grēks tiek nodots no paaudzes uz paaudzes, tā kā jau mazulis piedzimst kopā ar visu priekšteču samaitātību un vainu. Ievērojams vācu luterāņu mācītājs Lācars Špenglers ir sacerējis kādu korāli, kas saucas Visa cilvēce kritusi Ādama atkrišanā. Tas ir tā mazliet nedzējiski tulkojot no svešvalodas. Šā korāļa vārdi attēlo traģisko realitāti, ko visai cilvēcei nesus Ādama un Ievas nodevība un atkrišana no savu radītāju. Lūk, viens pants no tās. Caur cilvēci liena samaitātība un drausmā pakļautībā gūstā tur, ka bērns jau vainīgs pirmo elpu velk un vēlāk ievāc nopūtas un nāvi. Tas skan biedējoši un drūmi, gribas aizvērt ausis, taču tā ir bībeliska patiesība. Daudz mūsdienu teologu un ideologu uzskata, ka mācība par iedzimto grēku ir seno posta, mēra un kara laika sekas, un ka šodien tā traucējot harmoniskai personības un sabiedrības attīstībai. Var jau teikt, ka Špenglers, Luters un daudzie teologi, kas dzīvoja senāk un mācīja iedzimto grēku, visā tā sūrumā un skaudrumā bija cita karu, bada, postu un nežēlības laikmeta cilvēki. Var spriest, ka mūsdienās mēs dzīvojam humānākā sabiedrībā, kur runā maigāk, pieklājīgāk un netraumē psihi. Bet vai atliek tik skatīt pasaules jaunākās ziņas, lai šāda pārliecība sašūpotos. Daudz uzskata, ka mācība par grēku vainu izraisa depresiju, ka tā pārlieku satrauc pieaugušos un nemaz nav mācām bērniem. Tomēr ir jāatceras, ka tikpat kā var noslīgt asinīs un nonīkt badā, tāpat nonāvē arī saldu melu inde. Tādēļ mūsu patiesības avots par pirmajām lietām, tāpat kā par pēdējām lietām, ir svētie raksti un Kristus vārdi, jo īpaši. Tieši svētie raksti, Dieva vārds, ne cilvēka domas par esamību, veido kristīgo mācību un attēlo patiesību. Un Kristus tā sauktā mazā apokalipse, mūsu šodien teksts Mateja evaņģēlija 24. nodaļā, nesola ne mācekļiem, ne mums kādu ticības un morāles progresu pasaulē, bet gan stāsta par pastāvēšanu samaitātā un ļaunā pasaulē, kur aizvien tuvojas savam galam. Tāda ir patiesība. Un svētīgs ir cilvēks, kas uzklausa un tic Kristus vārdiem, jo patiesība atbrīvo no bailēm un no viltus cerībām
un sniedz mieru. Un jā, pat iepriecina, lai cik drūma arī nebūtu pasaules jaunāko ziņu hronika. Tādēļ mums labi jāieklausās Kristus vēstneša apustuļa Pāvila vārdos, īpaši viņa vēstulē Romas kristiešu draudzē, kurā apustulis gan uzsver milzīgo Ādama atkrišanas postu, bet māca arī neizteicamu svētību, ko cilvēkiem ir nesis Kristus. Un Pāvils raksta, ka Kristus žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam, jo tā ir daudz lielāka un daudz spēcīgāka par visas pasaules grēkiem un nāvi. Un Pāvils svētā gara spēkā raksta vēstulē Romiešiem 5. nodaļā, bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumiem. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, bet Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus, nepelnītā žēlastības dāvana daudz vairāk nākusi pār šiem neskaitāmiem. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība caur taisnību un mūžīgu dzīvību caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tik tālu Pāvils. Lūk, tāda ir dzidra un skaidra zvana skaņa. Vienīgi tāda. Tā vēstī patiesību, aicina, dziedina un iepriecina. Bauslības skarbās patiesības vārdi norāda mums uz grēku dziļumu un uz neaptveramo grēku daudzumu. Bet Kristus piedošanas evaņģēlijas spēks dzēš visu mūsu grēku vainu un pārklāja mūsu grēcīgo dzīvi ar Jēzus Kristus svētumu. Kristus nesola, ka ar laiku pasaulē viss kļūs jauki un glīti. Gluži pretēji viņš brīdina un saka mācekļiem un brīdina arī mūs, kas gaida pasauli pēdējos laikos. Masveida atkrišana no patiesības un visa svētā noliekšana. Un kad lasām vēsturi, tad atklājām, cik patiesi ir Kristus nākotnes tēlojums. Mēs esam dzīvojuši pārdesmit nosacīta miera un labklājības gados. Bet nu jau atkal draudīgi mākoņi drūzmējas pie apvāršņa, jo no Dieva vārda nevar aizbēgt, to neievērot un dzīvot labi tāpat laikā. Mēs piedzīvojam, ka labo laiku iznākums gluži neticami ir ne tikai Kristus mācības, bet pat morāls un veselā saprāta sašķobīšanās un paklīšana neceļos. Jo labklājīgāk kļūst sabiedrība, jo vienaldzīgāk pret Kristu un svēto rakstu mācību. Senais stāsts par Ādama un Ievas nodevību un atkrišanu joprojām, diemžēl, ir spēkā. Bet Dieva patiesības nicināšana un Kristus noliekšana nes to, par ko pravietoja Jesai, ko mēs nu pat dzirdējām. Tā nes Dieva dusmas un soda pasaulē, kas noliedz viņu un to, kurš viņu ir sūtījis. Tā nāk līdzīgi kā tautu asinīm nošķiestais, varenais, biedējošais karotājs no Ēdomas. Šajos vārdos ir jāieklausās, jo tā ir daļa no Kristus mācības tīrā zvana skaņas, brīdinājuma zvana skaņas. Un Kristus neaicina iet roku rokā ar pasauli un visām pasaules ticībām un viltus praviešiem. Viņš saka, esiet uzmanīgi, pielūkojiet, kā arī jūs nepieviļ. Jo Kristus vārdu zvans jādzird viss tās skanējums no sākuma līdz galam par pirmajām un arī par pēdējām lietām un par visām lietām, par ko raksts runā. Skaidrs, vesels un labskanīgs, kurā tad visbeidzot sadzirdam arī piedošanas evaņģēlijs. Tāds viņš ir jādzird, piedošanas evaņģēlija neticami skaistās skaņas.
Paiet cilvēku dzīves, paiet viss zem saules, bet lai sveču gaismas šodien mirušo piemiņas dienā mums atgādina par pagājušiem seniem gadiem un par to cilvēku dzīvēm, kas tomēr nav dzīvotas velti. Kaut par vairumu no mirušajiem vairs pat nav palikuši atmiņā ne vārdi, ne viņa dzīves, ne darbi. Ja vien mēs pastāvam līdz galam vienā vienotā Kristus mācības vārdu patiesībā, tad par spīti grēkam, par spīti nāvei, par spīti pasaulē un par spīti vēlnam, kas grib mūs pierunāt atmest ticību, tomēr arī mēs reiz skatīsim nemirstību un svētu mūžību. Ir aizzvanīts tā kunga 2024. žēlastības gads. Žēlastības gads mums visiem. Mēs esam uzturēti un pabaroti ar Kristus vārdiem šajā gadā, kas pasaulē pilns asiņainu notikumu. It kā varens Ēdoms karotājs mītu pilsētas un mītu valstis. Taču uzklausiet vēlreiz tā kunga vārdus Jesaja grāmatas 63. nodaļā par tiem, kas paliek viņam uzticīgi. Un pravietis Jesaja raksta, jo viņš sacīja, jūs tomēr esat mana tauta, bērni, kas nepaliks neusticami. Tā viņš kļuva viņiem par glābēju. Visās viņu bēdās viņš bija ar tiem, un viņu vaiga eņģelis tos izglāba. Savā mīlestībā un centienos viņus taupīt, viņš tos izglāba. Viņš tos atbalstīja uz nesa savām rokām jau kopš seniem laikiem. Tik tālu Jesaja. Uzklausiet un ticiet un ziniet, tas ir arī par jums. Mazais uzticamais kristiešu pulciņi. Tas ir par jums, kas dzīvojat draudīgos un bīstamos laikos pēc Kristus vārdiem. Ieejam nākamajā Kristus adventa laikā. Un neraugoties uz satraukto pasauli un biedējošiem notikumiem, mums tomēr aizvien skan tīrs un skaidrs Kristus žēlastības mācības zvans. Lai Kristus žēlastība un viņa vārdu patiesība mūs pavada. Ticiet visiem mūsu kungu vārdiem. Āmen.